šī bija pēdiņa, kura man bija vismīļākā, tad, kad es sāku mācīties šūt, jo viņa ir caurspīdīga, un es reāli varēju redzēt, kur es šuju, un bišķiņ saprast arī to, cik plata, cik šaura man tā vīlīt, vai gadījumā nav kaut kāds audums paskrējis garām. Tādi, ja tu man prasi, kur ir otra, šī ir tā, kur vispār ir paredzēta overloka dūrienam, bet es viņu izmantoju vairāk tā kā gar kabatiņām visām dekoratīvajām šuvēm. Ot, reka, pieņemsim šitien džemperim, lai es smuki gar kantīti nošūtu, es izmantoju šito te pēdiņu. Tad slēptajam rāvējslēdzējam, protams, ir šī te, kas atvieglos tev ļoti daudz nervu šūnas saudzēs, ir slēptajam reku. Viņš vienkārši atver slēpto rāvējslēdzēju vaļā, un tu vari šūt uzreiz ļoti tuvu. Tad ikdienā man šobrīd stāv šī te taisnā dūriena. Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka viņa smuki slīd, viņa ir šī te maliņa, redzi, mazāk, un tā, ka es veidoju tās kantītes, viņa nav tik plati tā vīle, kā arī, ja ir kaut kāds cimperlīgs audums, redzi, viņam nav kur ieiet starpiņā, jo nav tā kā līdzīgi, kā, piemēram, zigzag pēdē, redzi, liels platums. Ja? Tad šeit nebūs tas, ka materiāls apakšā varētu kaut kā sačumrēties, vai ieiet pasargties ar kaut kādiem glitteriem audums vai ar tādiem. Tad tu prasīji, vai es izmantoju magnētu. Jā, joprojām man viņš ir, es nezinu, man liekas, tik, cik es šuju, tik man ir tas magnēts. Nu, man bišķiņ cita dizaina, bet doma tas neko nemaina. Stāv, kāpēc? Tāpēc, ka tagad, ja es atslāpstu un skatos kaut kur tālumā kādu filmu, tad viņa tomēr man iedod to kanti un mazliet, man liekas, audumu pabīda atpakaļ, ja nu kaut kur man iet pāri, kā arī neaizmirstu, kura cik platu milimetru izmanto. Transporti, es godīgi pateikšu, man burdu uzdāvināja, lai es izmēģinu. Es neesmu viņu atvēris, vienkārši maniem projektiem īsti neprasās, bet ļoti daudz izmanto viņu tie, kas šuj apakšveļu, tie, kas stepē, kvilto, tie, kas ņem vairāku kārtu materiālus, jo viņš palīdz no augšas tam transportierim darboties. Pieņemsim, ja ir no apakšas zobiņi, tad ir tagad arī papildus no augšas, un viņi ļoti smuki sinhroni velk to audumu bez nekādas aizķeršanās. Nu, par šito, ko tu man teici, nu šitas man ir bēdīgs tās, jo es nezināju, kas man šī mašīnā nāk, tas un izmet ārā. Attiecīgi, šis ir biezuma kompensators, kur nācās pirkt otrais, jo tad, kad es šuju, pieņemsim, džinsus vai kādu, kas ir biezāka materiāla, lai tā pēdiņa smuki slīd starp vienu un otru, ir nepieciešams šis te biezuma kompensators. Vai arī, nu, var arī, protams, naudumu, bet šis ir vienkārši praktiskāks, jo es redzēju, ka citi pogas ieliek. Nu, ar pogu kompensē, vienkārši biezāk pogu. Nu, var ar pogu, var ar metālu, var ar kartonu, var ar audumu, var arī no šādu. Šis ir vienkārši gatavs, un tev nav katru reizi kaut kāds DIY jātaisa. Jā, tā kā kopā viss. Paldies, ka skatījāties, un tikšanās nākamajās video rullīšos. Jā.